mūsu tīmekļa vietnē YouTube videos, kur jūs varēsiet noskatīties šo konferenci. Un tagad mēs pietuvināsim katru no Baltijas valstīm un paskatīsimies, kā mums iet ar projektu ieviešanu katrā no valstīm. Tātad es ar prieku iepazīstinu jūs ar nākamo darbsesiju, kur mums piesaistīsies Eiropas dzelzceļa līnijas, Rail Baltica Estonia un arī LTG Infrarail Baltica. Un pirmais es lūdzu iepazīstinu ar Anvaru Salamatsu, kas pastāstīs par. Rail Baltica is the first mega project in Estonia. This project sets very high demands for all parties. So far, the cooperation with client has been very good. The project has very high demands for concrete quality. We have lots of A-class surfaces, also very tight time schedule and logistical challenges also. I'm quite sure that every construction company wants to be part of it. Ladies and gentlemen, partners, industry players. My name is Anvar Dāmas un kungi, partneri. Un es esmu izpildu direktors vienai no kompānijai, kas ir atbildīga par šī projekta ieviešanu Igaunijā. Mans vārds ir Anvars Salamets. Pēdējo reizi es jūs redzēju, vai mēs redzējāmies ļoti sen, bet es varu apliecināt to, ka ir bijis progress. Un pirms mēs nonākam pie nākotnes izaicinājumiem un mūsu vērtību, sarunas par mūsu vērtībām, tad es gribu vēl ieskatu sniegt par to, kādas šīs tehniskās lietas ir notikušas šo gadu laikā. Ļoti īsumā gribu paskaidrot par to, kāds ir projekta tvērums. Protams, ka ir galvenā līnija, tam ir atvēlēts arī lielākais portfels. Mūsu pašu portfelī ir arī starptautisks pasažieru termināļi ar brīnišķīgu projektu, dizainu, infrastruktūru, arī tieši tāpat šīs infrastruktūras uzturēšana. Un tas ir tātad inženiertehniskas būves un struktūras. Un kas tad ir mums uz šo brīdi? Tas, uz ko mēs koncentrējamies, ir šīs te celtnes un būves, civilās infrastruktūras būves. Un man šķiet, ka tas jau ir bijis panākumiem bagāts ceļš, es nevaru pat iedomāties. Protams, mēs sākām jau strādāt pie megaprojekta jau no paša sākuma ar pašu ceļu bez šādas pieredzes, un tagad jau šogad laikā esam ieguvuši tādu neatsvaramu pieredzi. Viadukti un dzīvnieku pārējas lielākoties ir ar līgumiem, kas ir jau parakstīti, un darbi pie tiem notiek, un dažas no elementiem jau ir gatavi un nodoti. Un Ulemiste pasažieru termināls, ar ko mēs sākām būvniecību šogad, es esmu ļoti priecīgs par to, ka tas ir termināls viens no Igaunijas teritorijā, kur Rail Baltica ceļš sākas arī lietotāju pieredze Rail Baltica tieši. Kā jau tika teikts, šis darbs jau ir progresā, un turpmākajos gados mēs turpināsim pie tā strādāt. Turpmākajos mēnešos mums būs jāstrādā pie Ulemiste dažādiem iepirkumiem, konkursiem un termināla ēkas pašas. Tad tiks publicēts iepirkums 2024. Gada sākumā, pirmajā pusē, un es tāpēc aicinu jūs paskatīties un tieši tāpat sniegt arī savus piedāvājumus iesniegt.
Bet ne tikai Julimista terminālī, jo Rail Baltica galvenā līnija būs mūsu šis te centrālais objekts. Ir 3 posmos, aptuveni 20 km. Vēl ir atvērti pieteikuma procedūra, vai arī tiks atvērta. Un būs aptuveni 50 km papildu galvenās līnijas, kas mums vēl ir jāpasludina par projekti un jāiepērk līdz šī gada beigām. Kopumā es teiktu, ka 1/3 daļa no galvenās līnijas Igaunijas teritorijā attiecībā par to tiks noslēgti līgumi tuvākā pusgada laikā. Līdz ar to pirmā puse 2024. gadā galvenajai līnijai izbūves darbi, un tad tie jau tiks uzsākti. Pirms mēs nonākam pie nākotnes izaicinājumiem, es vēlējos vēl pateikt un jūsu uzmanību pievērst tādam tematam, kas ir mācības, kuras ir līdz šim apgūtas un iegūtas, un līdz šim, mūsuprāt, tas, kas ir pozitīvi un tas, ko var ņemt līdzi kā savu pieredzi bagāžu, pirms sākt masīvākus, lielākus konkursus un iepirkumus, un kas ir šie te izaicinājumi un aspekti, kurus esam jau identificējuši, un mums pret tiem ir jāizturas ļoti uzmanīgi, lai, piemēram, nepieļautu vēl kādreiz jau reiz pieļautās kļūdas. Investīciju pieejamība, es jau arī par šo te portfeli, par vieduktiem, ekoduktiem vai dzīvnieku pārējām jau esmu stāstījis, kad nozares spēlētājiem mums un iesaistītajām pusēm tas viss bijis ļoti svarīgi, un ne tikai attiecībā uz to naudu, kas tam ir piesaistīta un novirzīta, bet arī attiecībā uz procedūrām un to, kā saprast, kā veidot izpratni starp pusēm. Inženiertehnisko risinājumu optimizācija, projektu optimizācija, tam jau ir bijusi reāla vērtība, kad mēs, un tas ir jau tagad, izjūtam spēcīgu grūdienu no budžeta puses, un mums ir izaicinājums arī tas, arī budžets, un tāpēc tā ir daļa no pasākumiem, ar ko mums ir labi veicies arī līdz šim. Un priekšnoteikumi, lai sāktu reālu izbūvi vai izbūves darbus, tā nav tikai līgumu parakstīšana, bet arī detalizēta tehniskā dizaina projektu izstrāde un apstiprināšana. Protams, ka mēs esam vēl sastapušies ar daudz izaicinājumiem, un tas, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka mēs nevaram uzsākt reālo izbūvi, pirms mēs esam ieguvuši nepieciešamos apstiprinājumus, jo citādāk mums būtu jājautā, kurš maksās vai arī kurš uzņemsies papildu riskus. Un tieši tāpat izbūves darbi paši par sevi, protams, būs vienkāršāk tāpēc, ka būs jāseko konkrētam projektam un būs jāpaziņo par tā izbūves noslēgšanu, jāsaņem nauda. Tas būtu it kā vienkāršāk un tas ātrāk notiks, ja atbilstoši arī tiks veikts visas nepieciešamās darbības un izbūve. Protams, ka vides prasību ievērošana, otrreiz izmantojamie materiāli arī ir bijis veiksmes stāsts un tādas iespējas, un arī nākotnē tas būs vēl plašāk, un es varu to apsolīt, un tāpēc vides pārvaldības plāni ir viens no tematiem, kas ir apsvērts tieši vides aspektā pat vēl detalizētāk. Šis te vides pārvaldības plāns tiks ieviests arī galvenās līnijas izbūves konkursos, un tas ir kas tāds, kas vēl varbūt, kam vēl tirgus tik ļoti neseko, bet aizvien lielākais izaicinājums ir laiks. Laiks dažādos tā aspektos. Pirmkārt ir jāsaprot, kā darbojas tirgus, kur, kā, kad mums būtu jāorganizē konkursi, iepirkumi un kādas stratēģijas tam pielietot. Otrkārt, finansējums, kā sabalansēt finansējumu un izbūves plānus, kā vislabāko no tā arī
gūt un apgūt investīcijas. Un, protams, ka procedūras, kā tās ir aprakstītas, visiem ir jābūt labā formā, lai tad un arī jācenšas panākt projekta izpildi līdz 2030. gadam starp visiem partneriem noteiktā koordinācijā un starp industrijas spēlētājiem. Laiks ir kritisks resurss, mēs to visi jau zinām, un tas, ko mēs dažkārt aizmirstam, ir, ka šis te darbs varbūt, kāds mums ir laika grafiks un kāds ir konkrēts gads vai ražošanas cikli, dažādi izbūves cikli, vai tie ir varbūt gada periodā vai citādāk. Un tur ir, protams, jāņem vērā dažādi faktori. Tas, uz ko mēs visvairāk koncentrēsimies tuvākajos mēnešos un gados, ir projekta finansēšana, ilgtspējīgs finansējums pēc 2027. gada, kad būs jauns finansējuma periods, arī mums ir nepieciešami risinājumi, lai pātrinātu procesus, un mēs runājam visvairāk galvenokārt par galveno līniju, un es varu arī apliecināt tāpat, ka Baltijas valstīs šis projekts būs lielākais būvlaukums visā Eiropā. Kā mēs varam pātrināt? Es pastāstīšu tādā pavisam īsā, vai ar īsu vienu ieteikumu. Mums ir jāizmaina iepirkumu stratēģija, lai nodrošinātu konkrētu sadarbības ar interesētajām pusēm. Citādāk mēs nenodrošināsim šādas te alianses modeļa, citādāk mēs nenodrošināsim iespējamo ātrumu, jo alianse tas ir tas, kas pātrina inovācijas. Mēs inženiertehnisko risinājumu izstrādi varam veikt paralēli izbūvei, un visticamāk puses partneri nestrīdēsies vai nebūs viņiem domstarpība šajā procesā. Tas arī pātrinās, un vēl mēs varam ātrāk sasniegt briedumu, parādīt to vēl ātrāk, vēl pirms jaunā finansējuma perioda atklāšanas. Un tas ir tikai viens no piemēriem, kā mēs veidosim šādus te alianses sadarbības risinājumus, un, protams, ka tas nav arī viss, un tas ir tas, kas mums ir jāapsver. Tieši tāpat būs sadarbības modelis ar apakšstruktūrām un virsstruktūrām. Tas viss tajā ir ietverts, un visticamāk būs atsevišķa sadarbības starp Pārnu, Igaunijas un Latvijas robežas struktūrām, kur arī darbs pie tām ir ietverts. Tas ir apsveršanai, refleksijai, pārdomām par, domājot par jūsu idejām tieši tāpat, un mēs noteikti tās arī apspriedīsim ar jums tuvākajos mēnešos, jo būs arī konkurss konsultēšanas un alianses pakalpojumu sniegšanai, kas tiks publicēts jau šogad. Visbeidzot, projekta laika grafiks kolēģis Thierry jau parādīja, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mums ir daudz darba jādara, lai šo darbību laika grafiku vēl vairāk saspiestu, atrastu veidus, kā organizēt dažādas aktivitātes kritiskajās vietās paralēli, kur vien tas ir iespējams. Un, protams, ir jāmaina stratēģija. Tas, kas mums jau ir novedis līdz šim konkrētajam punktam, kur mēs esam tagad, mēs nevaram strādāt pēc tāda paša modeļa arī turpmāk, tāpēc es domāju, ka mums noteikti nākotnē būs jāizmaina arī sava stratēģija, darbības veids, un mēs ļoti paļaujamies uz jums, dargie nozares spēlētāji. Mēs to visu panāksim tikai kopā, un paldies jums! Paldies, Anvar! Mums ir daži jautājumi, kas jau ir ienākuši, un daži ir konkrēti jums arī tiek uzdoti, un sāksim ar anonīmu jautājumu, kādi ir lielākie iespējamie izaicinājumi potenciāliem līgumslēdzējām Igaunijas sadaļā Rail Baltica. Es teiktu, ka patiesībā to ir daudz vai arī
vairāki. Es pat pateiktu tā, varu nosaukt 3 lielākos izaicinājumus. Pirmkārt, laiks. Līgumslēdzēju pusē sadarbības partneriem ir jāsaprot to, ka mums ir cieši vai ļoti jāpieturās pie grafika, un tam ir nepieciešams tas, lai puses varētu nodrošināt savas inovācijas un risinājumus inženieru tehniskos, kas jau ir optimizēti, lai mēs nepieļautu nekādu paildzinājumu laika grafikā, un mēs paralēli varētu veikt vairākas noteiktas darbības un soļus. Otrkārt, kas ir ļoti konkrēti, ir inženieru tehnoloģijas, kuras mums nav tik daudz Igaunijā vai Baltijas valstīs plašākā mērogā, vai arī tās ir atšķirīgas, piemēram, ģeotehniskas pakalpojumi un kompetences to ietvaros. Tas ir tas, kas ir nepieciešams, un tātad mums ir nepieciešams to importēt, un tas ir tas otrais izaicinājums. Trešais izaicinājums, protams, ka ir tāds, es teiktu, gudri iztērēti līdzekļi, atkal mēs atgriežamies šeit pie optimizācijas. No mūsu puses tās gaidas ir tādas, ka līgumslēdzējas puses sadarbības partneri būs tiešām ļoti detalizēti iedziļināsies šajos jautājumos un optimizēs, ņemot vērā to, kāda mums ir izaicinājuma attiecībā uz budžetu. Tad saistībā ar to, ko jūs pieminējāt, tā vajadzība pēc zināšanām vai zinātības, varbūt jūs varat komentēt to, cik grūti ir starptautiskām kompānijām tiešām ienākt Igaunijas tirgu un piedalīties iepirkumos Rail Baltica. Tas ir atkarīgs no nozars, no arī pakotnēm, bet es teiktu tā, ka tas sākotnējais līmenis ir tāds, tas slieksnis ir visai zems pašos pamatos, kā visi var piedalīties. Jautājums varbūt vairāk ir par to, cik liela ir konkrētu partneru apetīte. Tieši tāpat, kā es jau pieminēju, tā celtniecības stratēģija tāda, kas mums ir šodien izbūvē attiecībā uz tām proporcijām, tas nebūs tas. Tas nebūs tas, ko mēs izmantosim, vai kādu pasākumu mēs izmantosim nākotnē. Mūsu pakotnes kļūs aizvien lielākas, un ārvalstu tirgu spēlētāju apetītei ir jābūt vēl lielākai, un tiem ir jābūt klātesošiem arī no viņa puses, ir jāizrāda šāda veida iniciatīva. Un tad jūs jau pieskārāties vēl citam jautājumam, ko mēs saņēmām. Kāpēc Igaunija ir sadalījusi infrastruktūras iepirkumus, kas attiec uz izbūvi, tik daudz tādās īsās sadaļās vai posmos? Bija praktiski apsvērumi. Protams, viens no tiem bija pašu projektu iesniegšana. Tā vairs nav tā pieeja. Nākamajās pakotēs sadala būs lielākos posmos. Bet mēs daudz runājam par starptautiskām zināšanām, kapacitātes palielināšanas nepieciešamību, bet kā tad ir ar vietējiem? Tas ir tāds jautājums, jūs iesaistāt starptautiskus uzņēmumus, bet vai jūs dodat pietiekami daudz darba arī vietējiem? Vietējie būs jebkurā gadījumā, tie piedalīsies. Citādāk šo darbu vispār nav iespējams veikt laikus. Vietējos mēs neatstāsim kaut kur maliņā, viņi būs daļa no konkursiem un iepirkumiem, un viens no pasākumiem ir šis te alianses modelis, par kuru es jau pateicu, kur ir nepieciešams dažādas komandas un dažādas iesaistītās puses un to savstarpēji darbība. Vēl vienu jautājumu. Jā. Jautājums Anvaram. Dirama purva pārēja vai ir tāds savienojums līdz 2028. vai 2029. gadam, kad tas būtu jāpabeidz jau vēlākais? Rāma, mēs runājam par... Jā, vai es pareizi pateicu? Jā, ja tas ir rakstīts ja tur ir tā uzrakstīts igauņu valodā. Jā, šīs purva pārēja ne tikai vietējiem inženieriem, tas ir izaicinājums, bet arī vispār inženieriem. Risinājums jau ir uzprojektēts.
Tas nozīmē to, ka mēs varam sākt ar jau izbūves konkursiem, un mēs sāksim ar to nākamajā gadā. Vai atvērt šo Tallinas un Pērnavas posmu pirms 2030. gadam, es teiktu, ka tas būs vairāk politisks lēmums no tehniskās perspektīvas. Protams, ka to var panākt, izpildīt, un jautājums ir, vai tas ir saprātīgi un to, ko prasīs politiskā situācija vai tieši politiķi. Nu tad paldies uz to, teiksim,